Esam atraduši vienu arī elektroauto lietotāju. Šeit iepazīsimies Mārtiņš. Sveiki, Kristīna. Kristīna. Ar kādu auto brauc Kristīna? Es braucu ar Audi e-tronu. Ar Audi e-tronu? Tev arī zinu, jā. Opa, lielais, mazais baterijas. Tāds lielais, bet ar mazo bateriju. Es nezinu kā. Nu tāds, kur var 200 ar kaut ko nobrauktos kilometrus. Jā, nu e-tron 50. Jā, droši vien. E-tron 50. Nu, kāda sagadīšanās, ja? Viņai arī tāds pats ir, mums ir vienādi. Ko jūs sākat? Mēs uz vienu cilti nāc. Kristīnas divas. Kristīna. Abām vienādi. Abām Audi pilnīgi vienāds. Paga, stop, tā ir viena un tā pati mašīna. Jā, gandrīz tikai krāstītas. Nu, paga, stop, katrai sava? Katrai sava. Nu, tad tā. Un īsais rezumē, kāds ir auto, kā braucās, kādas varbūt problēmas, izaicinājumi? Braucās labi. Lādējās labi, jo mums mājās ir tie lielie štekeri, ar ko jā, var uzlādēt. Lielie štekeri, jā. Meitenei nemaz nevajag zināt, kā to sauc, lielie štekeri. Garažā ir tāds, ko iespraužot, tur visu kontaktiņi. Bet man traucē tas, ka visu laiku tā sajūta, ka man kad būs ar tukšu bāku jābrauc, jo visu laiku, jo es biju pieradusi pirms tam mašīnā, ka tur 600-700 km var nebraukt, šeit tā nav. Nu, bāka tur nav vispār. Jā, bāka nav, bet visu laiku tā sajūta, ka tu esi uz tādas riska robežas kaut kādā brīdī. Bet mēs vismaz es nekur tālu nebraucu, tāpēc man pietiek reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā es uzlādēju un es mierīgi varu visu izbraukt. Iesi pie otras Kristīnas, kāda otrai Kristīnai pieredze? Tu nopirki e-tronu pirmās Kristīnas iespaidā vai pati izdomāji? Tas man bija pārsteigums no vīra puses, bet tas bija, man liekas, 2 nedēļas starpībā. Reku mans vīrs, jā, man uzdāvināja e-tronu. Vienīgais mīnus tas, ka mans vīrs nelaiž ārpus Rīgas robežām, jo nevar izturēt bateriju tik ilgi. Tad man jābrauc atpakaļ mājās, jālādē un atkal jāmēģina tik tālāk. Iepazīsimies ar vīru, kurš sievai uzdāvināja e-tronu. Nāc šurp vīrs. Jā, arī kur tavs vīrs ir? Tas bija tas Daugaviņš, jā? Ārprāts, kas pa vīriem Latvijā dāvina sievām e-trons? Tā noskaidro, tas ir tavs vīrs, jā? Un tas ir tavs vīrs, jā? Nu kā tad tu nokļuvi līdz tam, ka sievai jāuzdāvina e-trons? Nu vienkārši bija jāmaina auto, vecais bija jāpārdod, par cik saules baterijas mājās ir, tad haļauja elektrība, jā? Jātērē ir. Šito vārdu varēsim izmantot TV kanālā. Un tu iespaidojies no viņa vai viņš no tevis? Viņiem bija pirmie, mums otriem, jā. Mums bija pirmie. Nu labi, skaidrs, beigsim te viens otru apmīļot, jā, vārdiski, jā, par tām elektromašīnām. Bet jums ir jāpierāda, ka tiešām tie ir jūsu vīri. Saskūpstieties, lūdzu. Es nevaru, viņam angīni ir.